26, varbūt tās 27. Nu, maksimums 28. Tas ir, nezinu, vairāk es neesmu redzējis nekur. Bet tu vari paprovēt. Jā, bet, nu, anyway, es saku, šodien nav tā diena, kas sev grib čakarēt smadzenes. Nav tie apstākļi, un nav tā diena, kad to darīt. Es to tās parādīšu. Es te situācija mums ir kāda. Situācija ir tāda, ka apsties uz šito fucking voljumu. Vienkārši crazy sellings. Crazy sellings. Apsties uz deltu. Apsties uz deltu šeit, un apsties uz deltu šeit. Un apsties uz cenu šeit, un apsties uz cenu šeit. Baigi pasīvi. Pasīvi visi tie agresīvie selleri tiek palielinām absorbēti. Nekā laba. Nekā laba viņiem tur nebūs. Tā kā selleri ļoti dominē, bet tāpat laikā, kā es vienmēr saku, jāskatās, kurš dominē un kā viņam sanāk. Kā viņam sanāk. Šeit viennozīmīgi dominē selleri, bet tāpat laikā tas proporcionāli tā atdeve, ko viņi saņem pret to efortu, ko viņi liek iekšā. Galīgs sūds. Galīgs sūds. Jā, kā tas jau vien jau ir baigais jau zvaniņš visam, kas te notiek dotajā brīdī. Tālāk ir jāņem vērā, ka mēs strādājam ar negatīvu gāmu šodien. Un ar kaut kādiem maziem stopiem mēģināt. Makes no fucking sense. Negatīva gāma plus nav jau arī īsti likviditātes. Nav arī likviditātes, var smart dumā apstīties. Viņas nav. Viņi ir robaina. Un cena, pieņemsim, ir šeit. Te ir kaut kādi 2 kontrakti, te ir kaut kādi 5 kontrakti. Viņi ir ar robiem. Ar baigākiem robiem. Tāpēc tam arī visam ir tāds iznākums, kāds viņš ir. Nu, pieņemsim šeit. Nu, te nav nekāda voljuma iekšā, vai šitai dropā. Vienkārši ir agresīvais sellers, kurš saka, es esmu gatavs pārdot 10 kontraktus. Un tad pieņemsim 5 kontrakti ir šeit, un 5 kontrakti ir šeit. Un tad viņu aizfilo šādi te. Nevis tāpēc, ka tur kāds ir šausmīgi agresīvs tieši šitai te brīdī. Vienkārši nav likviditātes. Tad viņi ir, tad viņi nav, tad viņi ir, tad viņi nav. Tad tur saka, tas tā grāmata ir ar robiem, tad viņi ir normāli, tad viņi ir ar robiem. Un plus vēl tā negatīvā gāma. Viņš baigi spaiko. Kā viņš spaiko uz augšu, tā dīleri pērk, kā viņš spaiko uz leju, tā dīleri selo. Tāpēc es negribu ar maziem stopiem te šodien krāmēties. Un šī te mums situācija šobrīd ir sekojoša. Šeit mums ir vakums. Te mums ir labākās deltas, protection zonas. Un šajā te apsēdā zero prints ir aizpildīts. Un one side prints ir pašreiz arī uz šīs te deltas ir zelta noturējis. Tur, kur viņš šobrīd arī ir. Tā kā es domāju, ka te zemāk līst. Man liekas, baigā vajadzība nav. Baigā vajadzība nav. Jo redz, te mums ir price discovery, ir acceptance, vismaz uz kaut kādu brīdi. Bet šīs te cenas mums neapmierina. Nu, un tagad mēs taisam acceptance šajā te zonā, kurā ļoti dominē selleri. Bet tas eforts, ko viņi liek iekšā, viņš neatspoguļojas uz cenu. Pat ar visu negatīvo gāmu, nekas viņiem šobrīd nesanāk. Kā lai viņš te šobrīd izbakstās, kur nu viņš te vēl grib bakstīties.
Nemēko arī nekādu sensu. Nemēko tas fakts, ka mēs neesam izgājuši cauri šai te kontrolas zonai. Vispār nemēko nekādu fucking no, makes no sense. Tāpēc šis jāizskata vienkārši kā izsole šajā te zonā. Un, un es saku, lielākais sketčī šitai visā pasākumā ir tas, ka visā šitai te downside, kas šeit ir, te ir milzīgākie selleri iekšā. Te ir lielākais piķis. Jā, tāpēc un tas ir iznākums, un te jāpērk. Te ir jāpērk. Pašreiz visas zīmes ir salikušās kopā, lai iepirktu. Jebkurā gadījumā te es virs šīs te kontrolas zonas es esmu ārā. Es esmu fucking ārā. Mm. Un te jau pastīsies. Vēl viena lieta, kas ir jātur galvā, skatoties uz options flow, mums ir kāli no 5200 nobraukuši lejā uz 4880. Un lielākā koncentrācija 880, 4875 ir max gamma exposure hedging ziņā. Nu, un tāpēc ir tā, ka 24. datums tuvojās. 24. datums tuvojās, un in general mums grāmata dominē kāli. In general grāmata dominē kāli, tāpēc, nu, tā diezgan interesanti varētu būt. Ja zelts mums gal galā turpinātot šāds te prikals. Es par to nebūtu izbrīnīts. Absolūti. Jo tas setups, ko viņš te veido, kā viņš te uzvedās, nu, pa lielam tas ir bearish setups. Bearish. Tā kā viņš te shifto tos value zonas uz leju. Šeit nošiftoja. Tagad no septembris te nav, te tie 205 vai cik tad bija tie kontrakti. Iedeva viņam pa jibalu, un mums atkal value shiftojās zemāk. Mm, jā. Shiftojās, un vienā brīdī bām. Kā pašreiz tā in general kontekstā es skatītos uz downside, protams. Skatītos uz downside. Vienīgi es nezinu, šito kontrols zonu vajadzētu patestēt. Jo nav clear testa. Nav. Šeit te kontrols zonai. Tā kā te degunu vajadzētu iebāzt. Es domāju, vajadzētu iebāzt degunu šeit pirms. Ja mēs turpinam downside, vajadzētu iebāzt te kontrols zonā degunu. Jo te tāpatās arī šī te zonā ir tirgus playeri, kas nevarēja nosalot, tirgus playeri, kas nevarēja nopirkt. Pēc te īsti biznesa nav noticis, un to biznesu vajadzētu vēlreiz te atkārtot. Lai visi, kas gribēja kaut ko darīt, lai viņi var izdarīt. Lūk, tālūk. Tā kā pašreiz gaidām. Kas mums ir ar kaut kādām ziņām šodien? Nekas īpašs mēsls. Nekas īpašs. Vakarā 9 FOMC minūtes. Jā, tā viss ir parašībana. Neinteresanti.
Tālūk, tā kā jā, mm, jā, šitas tik tā kā viņš tos value shifto, kā viņš tur uzvedās un footprint apstoties tos topus. Man baigi atgādina tas no šito, jā. Tas man baigi atgādina šito. Šita arī tā čista slučaina. Tieši uz options experī brīža. Tad notika tāds lūk prikals, tā čista slučaina. Jā. Tāpēc tā lielajā kontekstā, ņemot vērā to, ka mums kāli šiftojās uz leju, ka tik tā čista slučaina te nenotiek tas pats. To vajadzētu turēt prātā. 24. datums nav aiz kalniem. 24. datums mums ir otrdien, nākamā otrdiena. Notauta. Все, pašreiz šito te gaidām. Nu, būtu smuki sagaidīt šo te. Es domāju, ka tur vajadzētu saņemties sekos dzobs to izdarīt, tad vismaz arī risk reward ratio ir daudz maz tāds sakarīgs 1 pret 3. Nu, ot. Un pēc tam jau lai viņš dara, ko viņš grib. Baigi, baigi agresīvi seleri, baigi agresīvi. Tāpat laikā viņi absorbējās, bet nu cik ilgi tā absorpcija, protams, cik ilgi viņi dzīvos, cik ilgi tā absorpcija dzīvos. Bet nu tā jau viņa baigi agresīva ir. Es tā sēžu un domāju, vai es esmu izdarījis pareizas izvēles. Jo, nu, čo te jā, baigi. Tas eforts ir ļoti liels, rezultāts ir švaks, bet tepat laikā, nu, ot viņš tā lēnām, lēnām, bet viņš pušo. Hmm. Un pastīsimies. Cenšos saprast, vai manas izvēles ir pareizas. Re, kā viņš te nospaikoja lejā un uzreiz atkal absorbējās momentā. Un te jau salec agresīvie bājeri iekšā. Bet nu arī no viņa puses tas, kā viņi te salec iekšā uz kādu voljumu, nu, tas impakts ir tāds savu. Es gāju bišķiņ momentums mums te tagad. Es tagad domāju, ko man darīt. Paņemt viens... Suka. Paņemt 1 pret 1 risk reward ratio un viss, un nečakarēt savas smadzenes varbūt šodien. Ļāķ. Tā, biesim šitā. Nav jau jēga arī sakaifoties un atdot piķi apakaļ tirgum. Nav jēga. Jā. Kāpēc viņš tās kontrolas zonas neņem ārā? Tas ir vajag interesanti. Kāpēc viņš tik debīli uzvedās? Hmm. Re, 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 re. Re, 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 re. Hmm.
Davai, papušo. Varbūt tas momentums kaut kur pēkšņi uzradīsies un saglabāsies. Vai šitā. Nu, nu, ičo. Aha, все, labi. Jā, zini, kā ir labāk šitā te. Var jau sēdēt un sapņot. Es jau vienmēr jau, nu, tu tagad nopirksi un turēs, un noteikti tagad būs. Es nemīlu tirgu un piķi dot atpakaļ. Nemīlu galīgi. Jā, pat pilnas normālas divas pakas neizspieda. Sičāra, bļaļ. Anyway, pašreiz mēs esam šitai kontrolas zonā. Es saku, kaut kā tā kā jā, kaut kā viņi absorbējās, bet tepat laikā seller baigi dominē. Un es šodien točnu vairs netrēdošu. Ja viņš mauks lejā, lai viņš mauc lejā, bet ja viņš uznāks te augšā uz šo kontrolas zonu, es domāju, ka te vērts izskatīt varbūt tās kaut kādu, varbūt tās swing sēlu pat. Varbūt te vērts izskatīt viņu. Vai ka mums ir kontrolas zona, atzīmēsim viņu. Un šeit. Tad varbūt tās ir vērts pastīties uz selu. Ja tev var interesantas lietas tagad notikt šajā zonā. Jo es saku, in general, lielos vilcienos. 24. datums tuvojās un kāla straiks šiftojās uz leju. Un kāli dominē buku. Kāli dominē options buku. Tā kā kaut kā viņš te fišī uzvedās šobrīd, baigi fišī. Un mums ir 888. Šitie te 75 ir šitas te Max Gamma exposure šitie te zonā. Te jau ir riktīgi negatīvā gāma aiziet. Tā kā, nu, ja viņš te noceļo lejā gal galā, tad varētu būt, ka viņam šitai zonā arī. Ne to, ka viņam uz to OPEX pašu vajag tur palikt, viņš vienkārši nospaiko. Tie čūvaki piemīš bikses, viņi savus šitos te kālus eksersaizo. Un dīleri notirgo crash protection putus. Un pēc tam viņš smuk apakaļ augšā. Tā kā 24. datums tuvojas, visādi interesanti prikoli var nākt uz lielajiem ekspirī, lielajiem opeksiem. 24. datums baigi dominē visu options buku, nu ļoti dominē. Pa martu vēl nerunāsim tur. Nav jēga, bet tagad 24. datums viņš baigi dominē visu opciju grāmatu. Tā kā skaidrs, ka uz tiem datumiem zelts kļūst jobnutīs. Un tas jāņem vērā. Un stāstīt par to, ka, nu, tie jau tādi neitrāli tirgus playeri, viņu tur uzdevums tikai hedžēties, viņu uzdevums ir tur pārdot produktus pircējiem un selleriem. Mm. Huņa tā viss ir. Huņa tā viss ir. Nezinu, kāpēc vienmēr uz lielajiem opeksiem, pat teikt, pirms lielajiem opeksiem, vienmēr zelta tirgu notiek kaut kāda boķina. Nezinu, kāpēc, ja jau viņi tik neitrāli ir. Ja viņu uzdevums ir tikai provaidot likviditāti, tad kāds grib nopirkt kālu, būs tev, bratan, kāls. Kāds grib nopirkt
putu vai pārdot putu. Tad šitie cilvēki tikai piedāvā šo pakalpojumu. Viņi nodrošina to counterparty side. Vai viņi paši counterparty, vai viņi atrod to counterparty side. Bet viņi paši par sevi neitrāli. Bet čota, jā, čota vienmēr pirms lielajiem opiksiem. Tā neutralitāte kaut kur pazūd kaut kādā dirsā. Tāpēc, ka kāds laikam grib prēmijums savākt sev pēc iespējas vairāk. Tā kā jā, ja viņš te uzlīdīs augšā, tad es būtu ieinteresēts pamēģināt pārdot. Es būtu ieinteresēts pamēģināt pārdot, pastīties, kā viņi te uzvedīsies. Uz kādu volumu viņš ir uzgājis augšā, kāda ir iniciatīva, kāds ir eforts, kāds ir iznākums, un maybe pat te varētu mēģināt ielīst iekšā selā un nobraukt lejā. Bet man to būs grūti izdarīt. Es neesmu swing traders.